Es gribu jūs apsveikt ar vēlēšanu rezultātiem. Man tiešām jāatzīmē, ka jūsu neatlaidība, uzņēmība un pārliecība deva rezultātu. Un tas, ka visa Latvija kopā noticēja arī latviskai, Latvijas galvaspilsētai, ar kur lepojas tie, kas nedzīvo ikdienā Rīgā. Tas priekšvēlēšana ieskrējiens ir tikai tāds niecīgs 3 soļu lēciena sākums. Un tagad viss vēl ir tikai priekšā. Tas nozīmē turpināt komunicēt tikpat aktīvi, abos virzienos, ne tikai stāstīt, bet arī sadzirdēt, un ne tikai sadzirdēt, bet pēc tam arī jautājumus risināt, nekad neatbildēt ar atbildi, to mēs nevaram tāpēc, ka, bet mēs noteikti atradīsim un meklēsim risinājumu, kā to izdarīt visiem iedzīvotāju jautājumiem, kas saskan ar mūsu vēlēšanu programmu mērķiem. Bet vēlēšana rezultātos ieskatoties, es šodien izrakstīju galvenos ciparus. Manuprāt, vairāk kā 30 000 uzticības balsu ir ļoti liels novērtējums tam, kas ir darīts iepriekš. Un šobrīd šīs 10 deputātu vietas ir labs starts. Un tieši tāpēc jūs esat tik dažādi, ka arī Rīgas domē ir šīs daudzās darbības jomas. Un tie, kas vada komitejas un kam ir stūra rokās, tie darīs, ko varēs. Bet lielākais sloks, lielākā atbildība, lielāka enerģija noteikti būs vajadzīga tiem deputātiem, kas ir komitejās, kuras vada citi koalīcijas partneri. Un to es gribu uzsvērt. Tiem būs daudz grūtāk panākt rezultātu, arī izglītība, arī transports, arī labklājība un sociālajie jautājumi ir tikpat svarīgi rīdzniekiem un arī, protams, mūsu vēlētājiem. Novēlu veiksmi nākamajā darba cēlienā tiem, kas tiks ievēlēti, kur te mums bija tā nodaļas valde. Novēlu atnākt kādreiz arī uz lielās partijas valdes sanāksmēm, sēdēm. Katrā ziņā, kamēr mēs neesam savas idejas izteikuši skaļi, tikmēr neviens par tām nezina. Bet ja mēs izsakām skaļi un atrodam vēl 3 domu biedrus, tad ir pamats, lai tas notiktu un īstenotos. Un es redzu, ka Rīgas nodaļa ir gatava jaunajam darba cēlienam. Mēs būsim kopā ar jums un jūs kopā ar visu Latviju. Paldies!